darbs ir ļoti nepieciešams jebkuram cilvēkam, lai nopelnītu maizi, lai būtu iztika gan pašam, gan ģimenei, bet runā tādā plašākā nozīmē, protams, tas ir darbs, ko gribas veltīt cilvēkiem, novadam, lai tas attīstās, lai tas ir, veiksmīgs. Un kopumā jāsaka tā, ka ikvienam cilvēkam novēlēt, lai tas darbs, ko tu dari, rada gandarījumu. Protams, bez darbā nevar iztikt, bez atbildības, pēc vajadzīgiem lēmumiem. Līdz ar to varbūt visiem tas īsti nepatīk neko darīt. Mums jādzīvo, jāstrādā, jādomā par nākotni, ne tikai šodien, bet arī ilgtermiņā. Ja runā par kā es nokļuvu medicīnā, tad man jāsaka, tā zinām mērā nejaušība. Man ir brālis un māsa, un tā skaitā es gribēju kļūt par inženieriem, ķīmiķiem. Tā pašā reizē tad ģimenē nolēmām, kur visi 3 ķīmiķi un inženieri, tad man tā kā pienāks iet uz medicīnu. Un tā arī tas notika, jo man bija radinieki, un tāda zināma interese man jau bija, un es nevienu brīdi nešaubos par to, ko esmu izvēlējies, jo šis ārsta darbs vai medicīna ir ļoti, ļoti atbildīgs un tiešām, kas prasa gan loģiku, gudrību, gan sirds lietu, kas prasa arī tādu labestību, jo bez tā jau nevar iztikt dzīvē nekur. Un viss tas, ko es iemācījies kā ārsts, kā mediķis, es uzskatu, tas ir daudz palīdzējis arī man visos turpmākajos darbos. Nozīmē kā tādu pateicību mūsu visiem iedzīvotājiem, kas ir uzticējušies un atbalstījuši mūsu darbus šeit novadā. Un, protams, nepārprotams, pateicību visiem darbiniekiem, visai mūsu komandai, kurām es strādāju, gan slimnīcā, gan šeit pašvaldībā. Līdz ar to tas ir gandarījums un pateicība viņiem par mūsu kopējo darbu, par mūsu ieguldījumu novada cilvēkos, novada attīstībā un uzplaukumā. Un lai tas arī turpinātos nākotnē. Es pilnībā sevi izjūtu kā dobelnieku, kā Dobeles novada iedzīvotāju, jo jau 45 gadus es dzīvoju šeit, strādāju, esmu kopā ar jums. Līdz ar to tā ir vieta, kur es esmu veidojis ģimeni, kur izauguši mani bērni, mācījušies, un pats esmu strādājis, jāsaka, dažādās jomās, bet galvenais ir ārsts, un viss arī pašvaldība, ir viss tas, kas mani saista ar Dobeli. Protams, tie cilvēki, ar kuriem es ticies, kopā strādājis, tas ir tas, iegūms, ko es iegūstu no katra no jums. Tā kā visiem paldies un dzīvosim laimīgākajā novadā Latvijā, Dobelē.